cik daudz naudu vajadzētu tērēt elektriskajai zobbirstei, lai tā jau būtu riktīgi laba, bet lai arī nepārmaksātu. Un, principā, agrāk bija, jo dārgāk birsti, jo labāk viņi tīrīja, tad tagad tas īsti tā vairs nestrādā, jo, piemēram, viens no variantiem, principā 2 varianti, kas man patīk vislabāk, šobrīd viens ir šis te X10, maksā tikai 30 eiro, otrs variants ir šis te X Pro Elite set, kas pieejam vai pelēkā krāsā, vai reku viņi ir arī pieejami melnā krāsā. Kāpēc man patīk tieši šie 2 varianti? Šī te būs vienkāršāk lietošanai, viņai nav skāraņjūtīgs ekrāns, visu dara ar pogām, kas ir vieglāk lietot, īpaši vecākiem cilvēkiem, un maksimālā jauda ir 80 000 sariņu kustību minūtē, iekšēji galviņa, uzlādes kābeles un sienas magnētiskais turētais. Kamēr šeit, te jau ir bišķi krutāka birste, tur ir skāraņjūtīgs ekrāns, ir aplikācija, ir dažādas tīrīšanas režīmi, dažādas intensitātes līmeņi, arī ir sienas magnēts. Šeit vēl komplektā ir ceļojuma futlārs iekļauts jau arī iekšā, un šajā kastē kopā ir 7 mājiņas uzvaru, kas nozīmē, ja viens cilvēks šo komplektu pērk kādam vienam cilvēkam, tad gandrīz uz 2 gadu vispār vairs nekas klāt nebūs jāpērk, un šis te komplekts maksā 58 eiro, kamēr šī te X10 zobbirste maksā tikai 30 eiro. Abām 2 ir 3 gadu garantija, un abām 2 ir spēkā kupons Halloweens, kuru ievadot jūs dabūsiet vēl papildus 5% atlaidi.